ir sēnes. Vai kāds no jums ir bijis mežā tagad un apskatījis, kādas sēnes mēs mežā varam atrast? Lūdzu? Jā, mušmieris. Kādu tu sēni zini? Daiku. Tu? Gailīgs. Pamēģināsim vizuāli tagad uzzīmēt, katrs kāda varētu izskatīties, piemēram, mušmiri. Lūdzu, pie tāpels. Ko jūs darāt manā mūžā? Mācāmies bioloģijā par sēnēm. Uz katru zīmē? Kā parasti, tāfels ar krītu. Lūdzu. Kāds tāfels? Redz man tāfeli. Un jāzīmē te ir sēne. Piedodiet. Man pirma tāfeli šādi. Tā bija jūsu pirmā tāfela, kur jūs Jā. rakstījāt. Tieši tā. Mums jau daudz neatšķirās. Vai tur mušmiri ir tāda, vai šis tāfels, te būs zaļa, te būs brūna. Bet šo tāfeli es varu pasist padu sev un aiziet. Mājās nevar zīmēt to sēni. Paldies, bet man tāfeli labāk. Es viņu notīru un atkal zīmē nākošu sēni, kura varbūt tiešām ir vajag. Un jums katram šeit tāfeli ir līdzi, jā? Kā nav? Parādiet, lūdzu, spēku, kas jums ir līdzi. Grāmatas zīmītas. Brīnišķīgi, vai ar to nepietiek? Kā? Bet tikai viena burtnīca, viena grāmata. Viena reku burtnīca. Jūs dzīvojat tur senos laikos. Mums tagad ir tāds laikmets, ka katram bērnam lūdzu ir pieejama grāmata, katram ir pieejama burtnīca un katram ir pieejama tāfela.